viedokļi, kādi būtu tie risinājumi. Un šodien mums būs divi lektori. Es Dace Lesiņa, kas atbild par auga aizsardzību un mēslošanu Agrimatko Latviju uzņēmumā, un mums būs arī ciemiņš Lāsma Lapiņa no Rovensa Next. Vispirms tas, kas attiecās par tehniskajiem jautājumiem. Tātad pabrīdinu visus, kad šis webinārs tiek ierakstīts, un pēc tam viņu būs iespējams noskatīties arī YouTube kanālā. Būs divas prezentācijas, un tās jūs saņemsiet savos e-pastos kopā ar ierakstu, saiti uz ierakstu no šī webināra. Ja jums rodās kāds jautājums, jūs varat to rakstīt čata grupā. Paskatīsimies, kā mums būs ar laiku, mēģināsim atbildēt. Ja neizdosies, nepaspēsim, tad iespējams, kad mēs ieliksim to tanī e-pastiņā kā atbildes. Un tad jūs redzēsiet šodien vairākas tādas kā infografikas par risinājumiem. Tad tas ir vairāk tāda ilustratīvs veids, kā pievērst dažādām lietošanas niansēm uzmanību, bet tas neatspoguļo etiķeti. Ja? Tā kā tas ir vairāk tāda ilustrācija vieglai uztveršanai, bet nevar to uztvert kā 1:1 informācija par līdzekļu lietošanu jāskatās etiķetē, un tur jau būs detalizētāk par katru kultūru un devām un lietošanas. Šeit ir tā kā no kāda konkrēta aspekta. Nu, lūk, tātad ieraksts mums ir ieslēgts, ja es saprotu, mazrusciņi, tātad mums par šodienas plānu, tātad pirmās 2 stundas mēs runāsim par mēslošanas jautājumiem, pēc tam uzliksim nelielu pauzīti un ķersimies par auga aizsardzību. Nu, ko? Aiziet. Tātad par pirmo tēmu, kā jau mēs redzam, šeit ir polkalts. Tātad tie ir jautājumi, kas ir saistīti ar augsnē esošo pH līmeni. Jo tas ir kā pirmais, tas nav mēslojums, bet tam ir cieši saistība ar to, kā augi varēs izmantot jums iedoto mēslojumu, kā augi jutīsies, vai būs pietiekami gaiss augsnē, vai mikroorganismi vairosies, vai kāda būs mitruma apmaiņa. Ja? Tam ir tieši katram no kultūra augiem ir savas prasības attiecībā pēc pH līmeņa. Parasti tas ir lielākoties tāds viegls kāps, kaut kur apmēram 6,5. Tā ir arī vide, kur mikroorganismi vislabāk vairojās, mums vēlamie mikroorganismi. Ja? Tā ir arī tāda, kur arī barības vielas lielākoties ļoti labi tiek uzņemtas. Ja? Un kādi tad ir tie risinājumi? Protams, mums Latvijā ir liela daļa augsnē ir tendence paskābināties, tāpēc, ko mēs varam darīt, mēs varam viņas skaļķot. Ja? Un kad tad šis te piedāvātais skaļķojamais materiāls polkalts, viņam ir ātra iedarbība, mēs ātri varam redzēt to rezultātu. Bieži vien prasa kādu tad devu likt. Ja jums ir būtiski, varētu teikt, tā kā nobīde pH līmenim, tas ir vairāk kā par vienu vienību, tad būtu jāliek tā pilnā deva, kas ir apmēram 800 kilogramiem līdz tonnai uz hektāru. Ja? Savukārt, kad jūs esat sasnieguši to vēlamo līmeni, to sauc par uzturošo kaļķošanu, tad jūs varat likt kaut kādu trešo daļu līdz pusi no šīs devas. Ja? Polkalts ir kaļķojamais materiāls, ko jūs varat lietot arī pa augošiem augiem. Ja? Dažādi fasējumi ir gan 25 kg maisu, gan 500 kg, tātad bigbegos. Tas, kas būtu jāņem vērā no tāda praktiskā viedokļa, es ieteiktu īpaši tas, kas attiecās uz bigbegiem, mazāk tas, kas attiecās uz 25 kg maisiem, iegādāties viņus tuvu tam, tad, kad jums ir nepieciešams, jo stāvot
pat ja viņi stāv uz paletes, mūsu gaisa relatīvais mitrums ir salīdzinoši augsts, un šīs te granulas, viņas ir ļoti viegli izkaisāmas ar minerālu mēslu kaisītāju, bet ja viņas ir pastāvējušas, tad viņas daudz vieglāk sajūg, ja? Un izveidojās, ja viņi stāvētu mitrā vidē atvērtā veidā, viņas pārvērstos par tādu kā putru, ja? Nu, tas ir tāds no praktiskā viedokļa, ja? Nu, tātad pirmais svarīgākā lieta, pirms mēs runājam par mēslošanu, mums ir sasniegt optimālu augsnē pH līmeni. Un tad jau mēs tālāk varam runāt par to, ar ko mēs mēslotu. Un es jums piedāvāšu 5 granulētu mēslojumu veidus, ar kuriem principā kombinējot, jūs varat izveidot gana labu mēslošanas plānu, pamatmēslojumu. Tie visi būs visi būs atļaut lietot bioloģiskās saimniecībās. Pirmais mums ir no Jāras. Jara piedāvā Jara suna. Tātad NPK, slāpeklis, fosfors, kālijs, ir attiecībās 8, 9, 2. Ja, certificēts bioloģiskajām saimniecībām, vienīgs fasējums, 800 kg big bagi. Viņam ir specifika, tā kā šis mēslojums ir ražots no dzīvnieku izcelsmes produktiem, tad tur ir specifiskas prasības un visu fūri, lai varētu izkraut pie jums saimniecībā, kas ir 1,24 tonnas, jums ir jānokārto speciāla atļauja, jāreģistrējās, bet, ja jums ir vajadzīgs mazāks daudzums, tad Rīgā Tīrēnas ielā 5C uz vietas šādi te fasējumi ir. Dabūjam tad tālāk jau ir tāds loģistikas jautājums, kā nonākt pie tā. Granulas ir 2 līdz 6 mm lielas, ja, tad arī izkaisāmas ar minerālu mēslu kaisītāju. 75% tur iekšā būs organiskā viela. Barības vielas ir augiem viegli uzņemamā veidā. Mēs pārsvarā šo te mēslojumu, tā kā jūs redzat pēc sastāva, ka tur pārsvarā, ja jums ir izteikts fosfora deficīts, tad varbūt ir vērts apsvērt šo te mēslojumu uzlikt jau rudenī un iestrādāt augsnē. Kāpēc iestrādāt augsnē? Tāpēc, jo ātrāk jūs iestrādāsiet un no visām pusēm granuliņai būs augsnes, jeb substrāts, tad jūs varēsiet, tad ātrāk arī granula izšķīdīs un ātrāk augi varēs šīs te barības vielas arī uzņemt. Bet jārēķinās, ka visiem šiem te organiskajiem mēslojumiem ir savs laiks nepieciešams līdz tās barības vielas. Tas nav tā kā minerālajiem mēslojumiem, kur mēs varam ņemot vērā augsnes mitrumu, temperatūru, mehānisko sastāvu, organiskās vielas sastāvu, tad mikroorganismu daudzumu, ja? Mēs jau varam tā prognozējoši parēķināt arī nokrišņu daudzumu, ja? Cik ilgā laikā augstās barības vielas uzņems. Šeit tas ir daudz sarežģītāk attiecībā par organisko mēslojumu. Ja? Bet lielākoties tātad vai nu rudenī, ja mums ir fosfora izteikts deficīts, vai arī mēs iestrādājam pavasarī, ja mēs orientējamies uz to, kad mums ir jāizmanto šīs te slāpekļa esošā resursa, slāpeklis, fosfors, kas šeit ir pārsvarā, ja? Un nedaudz kālija. Ja? Nu, tas, kas ir jāņem vērā, ja jūs izmantojat ganībās, ja, tad 21 dienu nedrīkst šajā, ja ir granuliņas izkaisīts, ja, kāda zālāja vai kas, tad nedrīkst ganīt dzīvniekus. Nu, cik tad parasti šādu mēslojumu lieto? Mēs šeit rēķinām apmēram no pustonnas līdz tonnai, apmēram šo te mēslojumu atkarībā pēc tā, kā mums veidojās šis te mēslošanas plāns. Nu, lai mēs varētu veidot tādu nodrošinājumu, tad mums ir arī augiem jāpadomā par slāpekli, kā mēs varētu. Un šeit ir viens mēslojums, kas varētu mums iedot taisni vairāk augiem slāpekli, un tas sastāvā ir 12,5% slāpekļa, un tātad 70% ir organiskā viela. Tātad ilgstoša iedarbība, kā jau organiskajam slāpeklim, ja, certificēts līdzeklis, ja,
Tātad lietošanai vairāk tomēr pavasarī būs, jā, atkarībā no kultūra auga mēs izvēlamies un atkarībā no tā mūsu augsnes situācijas un kultūras un plānotās ražas un izvēlētās šķirnes, mums būs dažādas tās dāvas, bet kaut kur, ja mēs paskatāmies, lejas daļā mēs jau redzam, kad aptuveni tie ir no 200 līdz 700 kilogramiem uz hektāru tā deva varētu būt, jā. Un arī ideālā gadījumā, ja mums vien ir iespējams, būtu ieteicams iestrādāt to augsnes virskārtām. Nākamais mēslojums ir belenus. Kas tad šeit? Šeit savukārt mums ir vairāk kālija, vairāk sērs, mums te ir kalcijs un magnīs. Tad lieliski kombinējās ar iepriekšējiem mēslojumiem. Belenus ir tāda moderna tehnoloģija, kuras nodrošina to barības vielu nodrošinājumu viens 50 līdz 90 dienas, tātad vairāk kā mēnesi līdz pat 3 mēnešiem, tad mēs varam principā rēķināties pie sējas, pie stādīšanas, kad tajā aktīvajā augšanas periodā, kad augiem barības vielas visvairāk ir nepieciešams, tad augi arī šīs barības vielas varēs saņemt. Granulas ir pH neitrālas ar zemu chloru saturu, ja, un granulu izmērs arī šeit ir 2 līdz 8 mm, tātad mēs varēsim kaisīt ar minerālu mēslu kaisītāju. Nav nekāda ierobežojuma attiecībā par kultūrām, kurām tas būtu ieteicams. Ja? Tas būs gan rapsis, gan kukurūza, gan dārzeņi, graudaugi. Arī noteikti es ieteiktu izskatīt arī ogām, tā kā kalcijs un kālijs ir vitāli nepieciešams šīm kultūrām. Un kā, ja reiz mēs runājām par tādu NPK sastāvu sunu, mēs runājām par, kur mums vairāk ir slāpeklis, kur vairāk mums ir kalcijs un kālijs. Šeit ir tādi īpaši dārzeņiem, augļiem un ogām būtiski būs kālijs. Un te mēs salīdzināsim divus mēslojumus. Viens, kas ir kālija sulfāts, un viens, kas ir kālija magnēzijas. Ar ko tad šie te kālija avoti savā starpā atšķirās, kas ir tāds, varētu teikt, tāds bagātīgākais no kālija satura. Ja, tad kālija sulfātam vairāk būs tieši kālija, 50%, un arī satur sēru, kā jau kālija sulfāts. Ja, tad ir viegli paskābinošs, ja jums ir kultūras, kurām būtu svarīgāk, lai būtu skābāks, tad mēs izmantojam sulfātu saturošus. Ja. Savukārt, ja jums ir magnīta deficīts, tad kālija magnēzijas būtu tas, kas jāizvēlās. Mēs viņu varam lietot gan rudenī, kādām daudzgudīgām kultūrām, vai arī pavasarī, savukārt pirms sējas, pirms stādīšanas. Īpaši tas, kas attiecās vieglās augsnēs, arī, lai mēs sasniegtu ātrāk to rezultātu, kad granula izšķīst un augs viņu ātrāk uzņem, tad noteikti ir vērts iestrādāt augsnē, ja vien tāda iespēja ir. Lieto gan kā pamatmēslojumu, var lietot arī kā papildu mēslojumu. Ja? Un tās devas arī atkarībā no kultūras, tas būs no 200 līdz 800 kilogramiem. Un tad ņemot vērā visus šos te granulētos mēslojumus, ko mēs izrunājām, tad var veidot arī kaut kādu mēslošanas plānu. Šeit ir tāds apkopojums par barības elementiem un arī provizoriskas cenas, ar ko būtu apmēram jārēķinās kādās robežās par izmaksas par tonu. Tad atkarībā no tā, kāda jums ir kultūra, mēs izvēlamies, kāds tad varētu būt. Protams, ideāli mēs uztaisām augsnes analīzes, un tad mēs varam arī redzēt, kādas barības vielas mums būtu papildus nepieciešams. Ja mēs nevaram paši tā kā izveidot šo mēslošanas plānu, tad mēs ņemam tālāk varbūt konsultāciju centra pakalpojumu vai dodamies atkal, mums ir arī. Piemēram, ja tā ir augļu kopība, tad varbūt mums varētu būt arī Dobeles vai Pūras institūta palīdzība. Ja? Bet kopumā, principā, mēs kombinējot šos te 5 mēslojumus granulētos, varam izveidot mēslošanas plānu,
un iegūt tieši tos barības elementus, kas mums konkrētai kultūrai ir tādi limitējoši un aizpildīt tās varētu teikt, tādas trūkums augsnē, kas ir tad, kad mums ir uztaisītas augsnes analīzes. Tas, ko jūs redzat arī tabuliņā, tur ir, un arī viscaur mums turpmāk prezentācijā, preparātu nosaukumiem, līdzekļiem būs vai nu tumši zaļš, vai nu melns. Tad mēs redzam, ka pirmie preparāti ir tumši zaļā krāsā, pirmie 4. Tas nozīmē, ka reģistrā Valsts auga aizsardzības dienestā jūs varat viņus atrast kā reģistrētus, ne tikai kā mēslojumus, bet reģistrētus arī kā atļauts lietot bioloģiski certificētās saimniecībās. Savukārt, ja mēs redzam ar melnu, tas nozīmē, ka tad preparāts ir reģistrēts kā mēslojums, bet viņam nav šī te atzīšana lietošanai bioloģiski certificētās saimniecībās. Tātad vai nu tas ir procesā, vai nu ražotājs ir pēc tehniskajiem parametriem šis mēslojums atbilst lietošanai bioloģiskajās, bet viņam nav veikta šī te Valsts auga aizsardzības dienesta izvērtēšana. Tā jūs varat saprast, kāpēc ir dažādas krāsas. Nu, par pamatbarības elementiem un pamatmēslošanu mums tā kā būtu varbūt neliels ieskats bijis, un dodamies tālāk, un nākamais mums ir tas, ko mēs varam darīt, ir veicināt auga sakņu sistēmu, tādā veidā netieši uzlabojot nodrošinājumu ar barības vielām. Kā tas notiek, ja augam ir lielāka un plašāka sakņu sistēma, daudz augoši šīs te mažās piesaknītes, ar ko viņi var uzņemt gan mitrumu, gan arī mitrumā izšķīdušās barības vielas, līdz ar to augi, varētu teikt, netiešā veidā, bet tiek labāk nodrošināti ar barības vielām. Ja? Tas nav mēslojums, un mēs par šādu te stimulatoru runājam konkrēti par kelpaku, kas ir iegūts no jūras zālēm, no saucamajiem jūras bambusiem, kas var izaugt gada laikā līdz pat 8 metriem, kur ir noteiktā proporcijā fitohormoni, citokinīni pret auksīniem, kas izraisa apstrādājot ar augu ar šo te kelpaku šķīdumu, mēs varam panākt to, ka ļoti aktīvi augam sāk veidoties mazās piesaknītes. Bagātīga sakņu sistēma. Un preparāts ir sistēmisks, tas nozīmē, ka pārvietojas augā gan no saknēm uz veģetatīvajām daļām, gan arī, ja tiek apstrādāta lapotne, tad pārvietojas uz sakņu sistēmu. Tad abas šīs te lietošanas metodes dod vēlamo rezultātu. Un līdz ar to mēs varam gan pievienot laistāmajam ūdenim, gan smidzināt uz lapām. Un kāda tad tas ir, ko tad īstenībā kelpaks mums augiem iedod? Tātad šis te noteiktā proporcija, kas ir kelpaka šķīdumā fitohormoniem, mums paaugstina stresa noturību. Tātad tas ir brīdis, kad mēs veicam apstrādi ar kelpaku. Ja mums ir gaidāms augstums, pārlieku mitrums, sausums, un no tā mēs nevaram izbēgt, jo tādi ārā apstākļi vienmēr augam nebūs optimumā. Ja? Un tādēļ mēs veicam šīs te apstrādi, lai augam veidotos plaša sakņu sistēma un augs mazāk būtu jūtīgs pret šī te paaugstināto stresu. Kelpaks arī dod lielāku chlorofilu saturu, ja? Līdz ar to aktīvāk tiek sintezēta enerģija, lielāka sakņu masa. Ja? Kelpaks spēj nodrošināt to, ka līdz pat 20–50% augam veidojās lielāka sakņu sistēma. Tas nozīmē gan labāka mitruma nodrošinājums, tas būs ļoti limitējoši, īpaši kultūrām, kur mitrums ir limitējošais faktors. Un tīri matemātiski ražas pieaugumu līdz ar to. Ja? Mēs apskatīsim arī vairākus pētījumus, kas ir veikti Latvijā, bet tas, kas ir vidēji pa kultūrām skatoties, tie ir līdz 16% ražas pieauguma. Un ne tikai šis te ražas apjoms, bet arī ražas
kvalitāte. Ja? Tātad standarta produkcijas ražas pieaugums, mēs apskatīsimies, ķiplokiem veidojās lielākas daiviņas, ja? Un dosimies varbūt tālāk apskatīties, kādi tad ir reāli dzīvē, kā mēs pielietojam kelpaku un kā mēs varam ieraudzīt šos te ieguvumus no kelpaka lietošanas. Viens no tādiem lietojumiem ir stādāmā materiāla, sēklu, bumbuļu, gumu, stādu apstrāde, pirmapstrāde. Lietojam mēs 1 līdz 2% šķīdumu, ja? Un tas ir, te var arī redzēt, kad labajā pusītē te ir kvieši apstrādāti. Tas ir pagājušā gada tāds neliels izmēģinājums, lai redzētu, kā veidojās, kāds tad ir dīkšanas spars augiem. Ja? Un te ir kvieši, kas ir iesēti 25. jūnijā, un ir arī ar kelpaku apstrādātie. Un pēc sadīkšanas mēs redzam, ka dīkšanas spars ir daudz lielāks. Šī te abos divos cilindros ir vienāds daudzums, 25 grami sēklu iesēts, bet jūs redzat, cik vizuāli tas izskatās atšķirīgi. Un tas pats attiecās arī uz visām pārējām kultūrām. Ļoti plaši tiek izmantots arī siltumnīcās dēstiem, iemērcot šīs te saknes uz vienām 15 minūtītēm. Tas ir tik ilgi, lai sakņu kamols piesūktos ar šo te šķīdumu. Ja? Savukārt, tad, kad mēs veicam stādāmā materiāla vai sēklu apstrādi, tad mums vienkārši vajag samitrināt ar šo te šķīdumu. Ja mēs runājam par to brīdi, kurā brīdī apstrādāt ar kelpaku, tad mēs jau vienā brīdī runājam, tas varētu būt sēklas apstrāde vai arī pašā veģetācijas sākumā līdz ziedēšanai. Kas notiks, ja mēs ar kelpaku apstrādāsim pēc ziedēšanas un ziedēšanas laikā, tad augiem var pagarināties veģetācija, jo mēs jau runājām par šo te intensīvo fotosintēzi, kas ir intensīvi veidojās chlorofils. Ja? Nu, lūk, lielākoties tās ir 1 līdz 2 lapu apstrādes. Devas ir atkarībā no kultūra auga no 1,5 līdz pat 3 litriem uz hektāra. Un kādas tad mēs tās ražas ieguvumus esam kas ir pētījumos, kur viss ir novērtēts un nosvērts. Tātad, ja mēs graudaugiem lietojam, tad vasarājiem kelpaks dod 11 līdz 13% ražas pieaugumu un ziemājiem 5 līdz 6% pieaugumu. Ja mēs runājam, šeit ir Brieškalnos veiktie izmēģinājumi, tad, kad likumdošana prasīja stimulatoriem, ka ir vajadzīgi vietējie pētījumi, tad tā bija tāda ļoti nepatīkams gads, kad bija, ja jūs atceraties, bija ļoti, ļoti sauss, jā, 13. gadā, un te bija tika saskaņā ar visu likumdošanu, tika veikti pētījumi ar dažādām apstrādēm, lai saprastu, gan kā kopraža kā tiek ietekmēta, gan arī kā standarta raža tiek ietekmēta. Un tad standarta ražas pieaugums bija par 42%. Pilnīgi neticami, bet es saku, tas bija saistīts arī ar to, ka vasara bija ļoti sausa, un šī te kartupeļa netika nodrošināta viņiem laistīšana. Ja? Tad te var arī parādīt pašu to kelpaku, ko es minēju, kad šī plašā sistēmas, ka sakņu sistēma spēja nodrošināt to, kad augi spēja uzņemt mitrumu no dziļākiem un plašākiem augsnes slāņiem. Chlorofila saturs palielinājās par 14%. Te bija izmēģinājums, kas tika veikts rapsī, Polijā. Sīpoli izmēģinājumos parādījās, ka sīpoli ir par 16% lielāki. Ja, tad tie apstrādātie ar kelpaku un tā apstrādes deva ir 3 litri uz hektāru 3 lapās ir bijusi. Arī Latvijā veikts izmēģinājums par gurķu ražu, un kelpaka apstrāde iedeva 16% lielāku šo te gurķu ražu. Vēl par tām saknēm, ko mēs jau runājam. Tātad sakņu masas pieaugums dažādām kultūrām, kviešiem, miežiem, burkāniem un sīpoliem tika salīdzināts. Un tad var redzēt, ka tā sakņu masa ir palielinājusies par 22 līdz 50%. Un
tad Dace, vai es jā. tev varu vēl par kelpaku ienāc jautājums, vai ar kelpaku arī jālaista ogulāji, garšaugi un kādā koncentrācijā? Jā, ja mēs izmantojam kā laistot, un mēs gribam panākt, lai veidotos plašāka sakņu sistēma, mēs varam izmantot šo te arī 1% šķīdumu. Var izmantot arī vājāku koncentrāciju, bet tā nekādā gadījumā nedrīkst būt vājāk kā 0,3. Es atbildēju uz jautājumu? Jā. Jā. Labi, tu man pasako līdzi, jo tā. Tātad skatāmies, kā izskatās dzīvē apstrādātais ar kelpaku augi un kontrolīti. Šeit mums ir sakņu selerijas, kur mēs varam redzēt, cik ļoti veidojās bagātīgās saknes, ja tiek apstrādāts ar kelpaku. Šeit apstrādātais ar kelpaku ir kreisajā pusē sīpols, arī par sakņu sistēmām. Mēs joprojām skatāmies. Šeit ir arī, kā tad, kad tiek novākta raža, ko spēj izdarīt 1 līdz 2 kelpaka apstrādes. Ķiploku apstrāde, šeit šī 2,5% koncentrācija, tas nav smidzināts, tas ir ķiploks stādāmais materiāls, ir bijis iemēgts šajā koncentrācijā pirms stādīšanas. Galviņa ir lielāka, daiviņu skaits nav mainījies, bet ir daiviņas kļuvušas rupjākas. Šis izmēģinājums, tas īstenībā nav komerciāls izmēģinājums, to mums atsūtīja klients no Līgatnes puses, kur čilī pipariem bija apstrāde ar Eklonija Maxima, šo te kelpaku, un gribēja pārliecināties, vai, kungs, vai tiešām tas preparāts strādā tik ļoti labi. Un te var redzēt, te ir arī diezgan vienkārši, jo kāda kasete ir bijusi apstrādāta un kādas kasetes ir atstātas neapstrādātas. Tā ir viena un tā pati šķirne. Nu, lūk, tas arī noslēdzamies mēs par šiem te augšanas stimulatoriem, nu, un dodamies tālāk par to, kādā veidā mēs varētu vēl nodrošināt papildus barības vielas šiem te bioloģiski audzētiem augiem. Un kā tad tas varētu izskatīties? Tas ir viens no variantiem ir Hortemed Garden Bio šķidrā veidā mēslojums, kur iekšā ir slāpeklis, fosfors un kālijs sabalansētā veidā, tātad 3:2:4. Tāda proporcija. Nu, ko tad mēs uz to proporciju skatoties varam redzēt? Ka tas būtu gan augiem, tad, kad augi aktīvi aug, ja, tad, jo slāpeklītis mums šeit ir, un tāds lielāks daudzums ir kālija. Tad, kad augi noziedējuši un sāk aizmest, tad veidoties šie te augiem raža sāk formēties, ja, tad mums ir ļoti svarīgs kālijs. Tad mēs šo te šķidro atceramies, ka tās lietas, ko mēs dodam šķidrā jau gatavā veidā, tātad tās augi uzņems daudz ātrāk nekā šīs te granulētās. Ja? Tātad vēl šis te Garden Bio mēslojums ir bagātināts ar humīnskābēm. Ja, ar aminoskābēm. Tātad tas būs gan pret dažādām stresa situācijām, un humīnskābes tās būs atkal tās, kas mums vairāk palīdzēs, ja mēs izmantosim metodi pievienojot laistāmajam ūdenim, lai augsnē šie te mikrobioloģiskie procesi notiek aktīvāk, lai arī labajiem mikroorganismiem viņiem šīs humīnskābes ļoti patīk, un arī humīnskābes ir tās, kas mums augsnē palīdz šķīdināt grūtāk uzņemams barības vielas, lai augi varētu izmantot. Tātad ne tikai šīs te pamatbarības vielas, bet arī dažādas pievienotas lietas, kas mums palīdzēs mazināt gan stresu, gan uzlabos barības vielu uzņemšanu, to, kas mums augsnē jau ir pieejams. Tātad izmantot mēs varam gan pievienojot laistāmajam ūdenim, un tad mēs rēķinām apmēram 1-2 ml uz litru ūdens, vai arī mēs varam izmantot smidzinot uz augiem, tas vidēji būs 1-2 litri uz hektāru, ja mēs izmantosim pievienojot ļoti draudzīgs savienojumos ar citiem preparātiem. Nu, cik bieži lietot? Ja mēs lietojam papildu mēslojumu, kas ir
lietojot caur lapām, tad parasti mēs ja mums nav vajadzīgs kādu konkrētu barības elementu pastiprināti nodrošināt, tad mēs parasti, tas intervals ir 2 nedēļas starp apstrādēm. Ja? Tad sezonā noteikti šādu te mēslojumu būtu vērts izskatīt 1, 2 līdz 4 reizes. Atkarībā. Un galvenais, laikam, lielākoties tās būs tomēr dārzkopības kultūras, kur mēs izmantosim. Tātad tie būs dažādi dārzeņi, ogas, ja, kuriem ir šis te kālijs ļoti būtisks. Nākamais mēslojums mums būs īpaši svarīgs tām kultūrām, kurām kalcijs ir limitējošs. Un tad tie būs noteikti ļoti dažādi dārzeņi, tās būs ogas, tie būs augļi, bez kuriem nav iedomājams. Kalcijs kā būvmateriāls ir ļoti, ļoti nepieciešams. Un vēl kalcija ne tikai kā būvmateriāls, bet arī mums jāņem vērā apstākļus tad, kad ir šis te karstais laiks, tad kalcijam ir problemātiski pārvietoties, šis nepieciešamība kļūst liela, bet pārvietošanās ir ļoti apgrūtināta. Līdz ar to tad mēs smidzinot, mēs varam nodrošināt to, ka gan karstā laikā, gan ražai formējoties, kalcijs nepietrūks augiem un neparādīsies dažādas nevēlamas pazīmes, kas ir pūves dažādas, ja, kas kalcijs principā mums ir tādas, varētu teikt, preventīvas pasākums pret ļoti daudzām slimībām un arī, starp citu, pret kaitēkļu bojājumiem. Jo, ja augam būs pietiekami kalcijs, tad tāda neliela invāzija ar kaitēkņiem nevarēs neko daudz nodarīt augam. Ja? Geliflow kalcijs saucās šis te preparāts, kas ir šķidrā formā, kur 560 grami litrā ir šī ūdenī šķīstošā kalcija oksīda, tātad gana augstā koncentrācijā. Varam mēs lietot gan smidzinot uz lapotnes, tātad tā deva būs vidēji 1 līdz 2,5 litri uz hektāru, vai arī mēs pievienojam laistāmajam ūdenim. Tā arī ir iespēja, ko mēs varam darīt. Attiecībā par sadarību, jo kalcijs parasti ir tajā brīdī lietojams, kad mums ir vajadzīgs arī lietot dažādus augu aizsardzības līdzekļus, ja, tad ražotājs saka, ka ir saderība, bet iesaka pirms tam tomēr veidot tādu testu, lai pārliecinātos par šo saderību, jo preparāti ir ļoti dažādi. Noteikti neieteiktu veidot vāks maisījumu ar fosforu saturošiem, jo tad var tur paaugstināts risks veidojās, kad varētu veidoties nešķīstoši savienojumi. Kalcijs noteikti ir arī tāds, kas būtu ražas veidošanās laikā ir vajadzīgs lietot regulāri, un tad tas intervāls būs 1-2 nedēļas. Un kalcijs arī ir tas, kas mums nodrošina uzlabot augsnes struktūru un kalpo ne tikai kā tāds mēslojums priekš augiem, bet arī būtiski ietekmē to, kāda mums ir šī te augsnes un augsnes struktūra. Un tad pirms mēs ķeramies klāt pie tāda apkopojuma, došu vārdu mūsu viesim Lāsmai Lapiņai no Rovence Next. Lāsma, vai tu esi kopā ar mums? Jā, protams, labdien! Labdien! Tad vai tu vari pievienot savu prezentāciju? Kamēr tu vari vaļā, varbūt tu vari drusciņi pastāstīt arī par uzņēmumu? Jā, tad par mums runājot, mēs esam Spānijas uzņēmums. Es ceru, ka redzat, dzirdat mani ļoti labi. Jā. Jā, mēs esam Spānijā bāzēts uzņēmums, kas nodarbojās ar dažādu biostimulātoru, antistresantu mēslošanas līdzekļu un ūdens korektoru ražošanu. Mēs esam vairāk uzņēmumu kopums, kas Baltijas valstīs ir zināms jau kopš 2001. gada, gan zem cita nosaukuma, kas mums bija Trade Corp, bet tagad mēs esam kā Rovence Next,
Un mums ir apkopoti lieli uzņēmumi, kas katrs nodarbojās ar savu mazo nišu. Un šodien es vēlos jums pastāstīt par 3 mūsu produktiem, kurus Jā, un ir šis, starp iespējams citu, Lāšm, ir iegādāties. pirmais gads, ka mums ir cieša sadarbība, kad Jā. mēs varam arī piedāvāt jūsu produktus un jūsu risinājumus un dažus ļoti ekskluzīvā veidā. Tieši tā. Tāpēc šodien mans uzdevums ir pastāstīt nedaudz vairāk tieši par 3 no tiem. Paldies! Tātad, par 3. Runāsim šodien tādās 3 galvenajās grupās. Pirmā būs aminoskābes, otrā būs helātu mēslojums un trešā būs jūras zāles ar boru un molibdēnu. Tad nu tā, kāpēc aminoskābes un kāpēc tās aminoskābes augam ir vajadzīgas? Jo aminoskābe ir pamats, kas ir slāpekļa avots, kas veido visu enerģiju augam, lai tas augtu, lai tas attīstītos. Un katrai aminoskābei augā ir sava funkcija. Bet tirgu un vispār plaši zināms ir tas, ka ir vairāk kā 500 dažādu aminoskābju. Katra ar savu uzdevumu, tāpat kā mums katram ir sava profesija, tā arī aminoskābēm katrai ir savs uzdevums. Ja iepriekš ir zināms, ka prolīns ir tas, kas palīdzēs mazināt karstuma radītos stresus, alanīns būs klorofila sintēze, tātad tas būs tas, kas mums dod zaļo krāsu augam. Glutamīns skābe, šūnu augšana, ziedputekšņu veselīgums, kas mums ir ļoti svarīgs pie dažādu ogu, augļu aizmešanās. Un asparagīna skābe, tā ir sakņu garums, sakņu zarošanās, un tā, lai mums tā sakņu sistēma veidotos liela, skaista un tāda bieza. Kā minēju, ir daudz un dažādas aminoskābes. Esam parādījuši šeit, uzskaitījuši tādas galvenās, kas ir vajadzīgas augam, katra ar savu uzdevumu. Uz šo es ilgi nepiestāšu, bet šī visa informācija jums būs pieejama prezentācijā. Arī nedaudz izvērst tā, ka tad, to varēs pārlasīt, noteikti arī pajautāt arī caur ēpastiem vai nākotnē vēl kaut kur. Vegenergy. Kas tad ir Vegenergy? Vegenergy ir skaidrs, viņš kā slāpekļa mēslojums, bet tas ir aminoskābju produkts. Aminoskābju produkts, kurā ir 100% brīvās aminoskābes, kas ir tātad 100% augam uzņemamas, saprotamas, pazīstamas. Un tirgu ir pieejami dažādu veidu aminoskābju produkti, gan no dzīvnieku izcelsmes aminoskābēm, gan no augu izcelsmes aminoskābēm. Tad, Vegenergy ir augu izcelsmes aminoskābes, kurās ir 17 veidu dažādas aminoskābes ar dažādiem uzdevumiem, un tās mums skaitās pie curative effect, jeb, teiksim tā, kad, ja ir sanākušas kādas problēmas ar šo produktu, mēs varam mazināt stresu pēc dažādiem stresiem, kas ir bijuši. Tātad galvenie lietošanas veidi, kad mēs iesakām lietot Vegenergy, tas būs pēc stresiem, tātad pēc abiotiskiem, klimatiskajiem stresiem. Klimatiskie stresi mums ir ļoti labi pazīstami kā karstums, augstums, tās pašas salnas. Arī, ja mēs zinām to, kad būs kaut kādi nelabvēlīgi laika apstākļi, mēs jau varam laicīgi nodrošināties ar to, ka līdz ko mums būs iespēja, mēs varam braukt ar Vegenergy, smidzināt un palīdzēt augam atgūties, ātrāk nostāties uz kājām pēc tādas ilgstošākas slimības. Tātad stresi mēdz būt arī pēc augaizsardzības līdzekļu lietošanas, herbicīdi, arī nedaudz pēc fungicīda var būt ietekme. Uzlabo veģetatīvo augšanu, uzlabos ziedēšanu un augļu aizmešanos. Daļēji strādās arī kā mēslošanas līdzeklis, jo viņam iekšā ir arī slāpeklis, un tātad mums augi paliks zaļāki, skaistāki, un produkts ir bioloģisks, ar bioloģiskajiem certifikātiem, tā kā tajā jomā viss ir kārtībā. Un palīdzēs arī uzlabot smidzinājuma kvalitāti. Tas nozīmē to, ka ja mēs smidzinam vairākus produktus reizē, vai arī mums ūdens kvalitāte cietāka un pH ir tāds skābāks vai netik pateicams, kā mums gribētos, viņš palīdzēs to smidzinājumu izvērst tādu vienmērīgāku, pilienu labāku un augam vieglāk būs nonākt visām vajadzīgajām lietiņām, nonākt augā iekšā.
kas parādās arī to, kad uzlabo un pātrina citu augu citu barības elementu uzņemšanos. Arī šeit mums ir veikti ļoti daudz un dažādi izmēģinājumi. Ja mēs runājam tieši par Vegenergy, tad šeit mums ir salīdzinājums ar to, kā tas izskatījās kartupeļos. Mēs koncentrējāmies uz to, lai kartupeļiem būtu vienmērīgs izmērs un būtu mazāk tā šķira, kas skaitās kā lobarības kartupeļi. Paaugstinājās raža, paaugstinājās arī vienmērīgāks bumbuļu skaits. Runājot par devām, devas mums ir no puslitra līdz 2 litriem, bet tāda diezgan standarta deva, uz kuru mēs strādājam, uz kuru mēs koncentrējamies, ir litrs hektārā, vai arī, ja mēs runājam par dekoratīviem augiem un stādiem, tad tās ir koncentrācijas, kas ir 0,05 līdz 0,1. 5 līdz 10 ml uz 10 litriem ūdens. Un strādājam gan caur smidzināšanu uz lapām, gan laistīšanu. Tātad, kopsavilkumā, Vegenergy, tas ir mūsu ugunsdzēšamais aparāts. Ja ir sanākušas kādas problēmas, gan ar augu aizsardzības līdzekļiem, gan pēc salnām, gan pēc karstuma perioda, Vegenergy būs labākais draugs, kas palīdzēs. Bet man vēl jautājums, tā kā tur tomēr ir tas slāpeklis klātesošs, vai tas nebūtu tomēr vairāk tā kā tajā veģetācijas sākumā lietojams? Viņu ieteicams ir lietot arī, mēs lielākoties viņu lietojam līdz ziedēšanas periodam, arī sākumā. Viņam nebūs tik izteikta tā zaļēšanas efekts, un viņš nepagarinās auga veģetāciju. Uz to ietekmes viņam nebūs tik lielas. Vai kā ir ar savietojamībām? Vai tur ir kaut kādi ierobežojumi, ka ir kaut kādi preparāti, ar kuriem vai preparātiem, kuriem kaut kas īpašs raksturīgs, ar kuru nevarētu lietot kopā? Līdz šim problēmas mums nav bijušas, bet uz etiķetes, ja nemaldos, mums ir norādīts, ka ar varu nevajag likt kopā, jo tur var būt parasti ir varš, ir viens varš no tādiem lielākais kašķis visā mūsu smidzinājumā. Jā, bet ar piemēram citiem... tādu glicīnu, betaīnu saturošiem, kas ir laustīm osmo, es neredzu nekādu iemeslu, kāpēc nevarētu, kas ir pretsalnu līdzeklis, par ko mēs runāsim vēlāk. Jā. Bet es pat labāk teiktu, ka laustīmu liekam pirms tam un Vegenergy liekam pēc tam. Jā, bet tu jau zini, kā dzīvē ir, kad gribās ar vienu miglojumu izdarīt vispār būtu labi vienreiz maksimums braukt pa lauku. Jā, bet tā ir, kad ja mēs gribam maksimālo efektu, tad, protams, ir svarīgi. Te es vēl redzu jautājumu par savietojamību ar kalciju. Neredzu iemeslu, kāpēc nē. Nav bijis problēmu, tiek lietots un droši. Jā, tur nav nekādas tādas pretrunas. Jā. Tad šis mums varbūt Zanda arī var pieslēgties, ja ir kāds jautājums. Jā, ir jautājums no Mārītas Gailītes, vai ir pieejami nevis demonstrējumi, bet zinātniski pētījumi, kuri pierāda aminoskābju lietošanas efektivitāti ar atkārtojumiem un datu matemātisko analīzi, un kur ar tiem var iepazīties? Ir ļoti daudz mums izmēģinājumu, kas ir zinātniskie pētījumi. Tas ir tas, ar ko mēs nodarbojamies ļoti sen, gan šeit pat Latvijā, gan Baltijas valstīs, gan arī mums ļoti daudz datu no Spānijas. Es noteikti varu padalīties ar šiem datiem. Tur jāsaprot, kuri konkrēti interesē, jo tas datu apjoms ir vienkārši mežonīgs. Tad man ir piedāvājums. Mārīte uzrakstīs man mazu vēstulīti par kultūra augiem, kuri vairāk interesētu, un es savukārt pārsūtīšu Lāsmai, un mēs nonāksim tieši pie tās informācijas, kas varētu būt visnoderīgākā. Ja par pētījumiem runājot, un par padziļinātiem. Un tad vēl par Vegenergy, vai viņu var lietot kopā ar herbicīdu? Var. Jā, bet šeit tad man ir, es nezinu par kuru herbicīdu, jo es vakardien vēl vienreiz pārskatīju, vēl vienreiz reģistru. Es neatradu nevienu herbicīdu, kas būtu atļauts lietot bioloģiski certificētās saimniecībās. Pat pelargonijas skābe, kas ir piereģistrēta dažādos brenda nosaukumos, nav atļauts lietot bioloģiskās. Arvis, kurš uzdeva šo jautājumu, viņš arī uzrakstīja tikko NCPA. Jā, tas noteikti nav bioloģiskais preparāts, bet lietot var.
Jā, bet, protams, tas neierobežo, piemēram, integrētās programmās vai piemēram, ja tu lieto MCPA, ja jautājums ir par to, vai var lietot kopā ar Veg Energy, tad atbilde ir jā. Bet, ja jautājums ir par bioloģiskumu, tad mazliet savādāk. Bet šodien mēs fokusējamies uz bioloģiskumu, ja? Jā, pagaidām jautājumu nav. Viņam bija jautājums par nebioloģisko. Jā, es saprotu, bet, lai būtu skaidrība, tad jā, šis komentārs ir jā, var lietot kopā, un Veg Energy var lietot arī citās audzēšanas veidos, bet bioloģiskie nevar lietot MCPA. Jā, tieši tā. Ja ir kādi jautājumi vēl par savienojamībām, man droši var rakstīt uz e-pastu, mums arī tā datubāze ir diezgan liela, arī ne par bioproduktiem, ja nu ir kāds jautājums, tad es arī būšu. Bet tas būtu lieliski, tā kā savietojamības ir ļoti aktuāla lieta, es priecātos, ja to atsūtītu, un es varētu pievienot kopā, sūtot šo te materiālu. Tas īsti nav materiāls, tas nav ne fails, nekas, mums ir atsevišķa mājaslapa, kur mēs tiekam iekšā kā konsultanti. Okay. Tad mēs darām tā, ka tiem, kam ir jautājumi par konkrētiem līdzekļiem vai risinājumiem, tad sūtiet man uz e-pastu. Pašās beigās prezentācijā arī būs e-pastiņš norādīts, un tad mēs jums sūtīsim atbildus konkrētām lietām. Jā, šaujam precīzi mērķi, nevis ar lielu gabalu pabaložiem. Tad, nākošais, par ko es runāšu, tie ir helātu mikroelementi, un kas tad ir helāts? Helāts no grieķu valodas ir spīle, jeb mūsu gadījumā tas ir tas zilais apvalks, kas nosargā dažādus mikroelementus. Viņš neļauj mikroelementam saistīties ar ārējiem faktoriem. Tas, ko mēs šeit redzam uz lapām, ir skats, ko mēs diezgan bieži novērojam. Tās ir nogulsnes, kas mums var samazināt auga fotosintezējošās lapas virsmu. Un tad šīs ir sāļu paliekas uz lapām. Kāpēc mēs runājam par helātiem? Ļoti vienkārši izskaidrojums. Helātus mēs rādām tāpat, kā visiem labi zināms uz elektroprecēm. Mums ir tas A, B klase un viss pārējais. Tad mēs rādām to, ka helāts ir visuzņēmīgākais, visuzņemamākais no formām, kas ir mikroelementu sadaļā. Viņš uzņemsies 100% gan caur lapu, gan caur augsni, un nebūs tā, ka viņš cik tiks nosmidzināts un cik ir rakstīts uz iepakojuma, tik augam tiks arī iedots. Nav jāveic nekādi pārreķini, pilnīgi nekas cits. Helāts 100%, kas ir uzrakstīts uz iepakojuma, tik gramos arī mēs iedodam augam. Bet tad saprotu, ka arī nogulsnes neparādīsies, ja? Ne. Neparādīsies šādas baltas nogulsnes, bet ja mēs runājam par ultraferro. Ultraferro ir 100% helāts, kurā ir 102 grami kilogramā dzels, atvainojos, jā. Ir dzels, viņš ļoti ātri darbojās, ilgstoši darbojās, tam ir ļoti ērts lietojums, tātad tas ir pulvera veida. Nav nekādu problēmu arī ar uzglabāšanu, jo viņam nav iespējas sasalt, un viņam ir ļoti augsta šķīdības pakāpe. Tas nozīmē, ko? Ja mēs paņemam tēkaroti un ieberam helāta pulverīti ūdenī, nemaisot, neko nedarot, mēs ļoti labi redzēsim, kā viņš vienkārši izšķīdīs. Tas neradīs arī nekādas problēmas mums tvertnes maisījumos, un runājot par nogulsnēm, ultraferro ir jāņem vērā tas, ka viņš kā dzelzs helāts var atstāt sarkanus pleķīšus. Tātad šo iezīmi mēs ņemam vērā pie smidzinājumiem ogām vai kaut kam tādam, kur mums nav iespēja to noskalot, vai ja mums ir uzreiz nosmidzinājumi nākošajā dienā ir jāved uz tirgu aptuveni tādā veidā. Mums var palikt sarkani pleķīši, kas pie pirmā ūdens vai pirmās laistīšanas iespējas viņš vienkārši noskalosies nost. Bet pirmajā momentā tas sarkanie punktiņi var būt. Atklātā lauka dārzeņiem problēmu nav pilnīgi nekādu. Varam smidzināt, varam laistīšanas iekārtās izmantot, bet siltumnīcās būtu jāņem vērā tas, ka tad tur būtu vēl vismaz tie augi jānoskalo, ja tur ir uzreiz 100% jāved nākošajā dienā pēc 2 uz tirgu. Laukamais siltumnīcas ir tā vieta, kur visvairāk šo te dzels preparātus arī lieto. Tad laistīšanas sistēmā tas būtu ideālākais variants. Mēs daudz izmantojam tieši, cik es esmu pieredzējis un cik mēs esam izmantojuši ar zemniekiem,
tad tās ir laistīšanas iekārtas gan puķiem, tātad dekoratīvie stádi, gan arī tās pašas zemenes. Tās pašas ogas, kas tiek audzētas tajos augsnes maisos, gan augsnē, gan vatē, gan kokošķiedrā, nekādu problēmu. Uzņemās ļoti labi un ļoti ātri arī parāda rezultātu. Tātad, ja mēs viņu nosmidzināsim, teiksim, tā pēc dienas pusotras, pat augam krāsa izmainīsies. Viņš paliks tāds tumši zaļš, skaists un jā. Tad te bija jautājums, kādēļ visbiežāk augiem trūkst dzels? Dzels ir tāds, viņš ir ļoti specifisks. Tur dzels var saistīties ar dažādām, gan ar pH, gan ar kalciju, gan ar to, kas augsnē notiek. Ir prasīgākie augi uz dzelzi, ir mazāk prasīgi. Pie intensīvākām ražām var dzels trūkumi parādīties. Tur ir ļoti daudz aspektu, kāpēc viņš var trūkt. Un arī atkarīgs no augiem. Arī pie intensīvas laistīšanas. Jā, viņš Pie izskalojās. nepiemērota augsnes pH. Jā. Tie ir visbiežākie iemesli. Jā, Tad, par kā devām. minēju, hidroponika laistīšana augsne droši ļoti labi. Izmantojām arī dzērvenēs, smidzinot pa virsu. Tur vispār ir ļoti labi. Tur uzreiz pie pirmā lietus viņš noskalojās un nekādu pazīmju nav. Ir jums arī otrs preparāts, Skelestārs, vai tas ir plānots reģistrēt bioloģiski certificētās saimniecībās? To es pašlaik garantēt nevaru, bet mēs mēģinām maksimāli Tad, principā, kā mikroelements viņam potens būtu. Ja šis dzels preparāts vairāk ir pievienot laistāmajam ūdenim, tad Skelestārs būs gan lapa apstrādē, gan pie laistāmā ūdens. Tā kā divi vienā. No Helestāra nav nekādas paliekas uz auga. Procesā visu, ko mēs varam reģistrēt kā bioloģisko, mēs reģistrējam. Pagaidām, ja nemaldos, mums ir 10 Latvijā reģistrēti jau mēslošanas līdzekļi, kas tieši bioloģiskie. Un ja mēs runājam vēl par helātiem, tad mums ir arī citi mikroelementi, mangāns, cinks, varš. Bet minot par varu, vara helāts neskaitās, nav pieskaitāms pie fungicīda, viņam nebūs fungicīdu ietekmes. Tātad viņš nestrādās uz sēnīšu slimībām, un tas ir jāņem vērā. Tā, mēs atgriežamies pie dzels un devām. Vai dodamies tālāk? Jā, par devām viss ir ļoti vienkārši. Mēs mēģinām uzlikt visu parasti uz papīra un tad arī piemeklēt pēc lapu analīzēm. Ja saimniecība uztaisa lapu analīzes, ko mēs esam darījuši gan zemenēm, gan arī kviešiem, kas bija ļoti interesanti, to arī pēc tā mēs varam aprēķināt, cik tā vajadzība ir. Un iedot tik, cik augam ir vajadzīgs, ne par daudz, ne par maz. Jā. Labi. Nu, un tad jūras zāles. Tas tad ir mūsu tas preventīvais antistresants. Ja mēs par Vegenergy runājām, ka tas ir ugunsdzēšamais aparāts pēc, tad jūras zāles mums būs pirms. Un jūras zāles ir ļoti daudz un dažādi veidi. Kā Dācija iepriekš minēja, arī Kelpaks ir viena no šīm jūras zālēm, bet mums konkrēti piedāvājumā ir Ascophyllum nodosum. Ascophyllum nodosum, tātad tā ir jūras zāle, kas ir pakļauta stresa apstākļiem dienā vairākas reizes paisuma un bēguma ietekmē. Un šī tad būs jūras zāle, kas palielinās toleranci pret abiotiskajiem stresiem. Pirms salnām, pirms karstuma perioda, pirms sausuma periodu, ja nu mēs tādu spējam piefiksēt, vai mums to pastāsta Brīcis, ka būs tagad sausuma periods, tad šīs ir produkts, kuru mēs lietojam pirms. Un viņam ietekme pēc nebūs, viņš viennozīmīgi ir jālieto pirms, vismaz 24 stundas, līdz pat 7 dienām pirms tiem abiotiskajiem stresiem. Tātad augstums, karstums, sausums, pārlieku mitrs. Un tas ir produkts, kas palīdzēs pret ziedu abortēšanos karstuma laikā. Un uz šo te tieši strādās bors un molibdens.
jo arī šeit ir jūras zaļu ekstrakts kopā ar boru un molibdēnu. Bors mums ir 101,2 grami, to ņemam vērā atkarībā no tā, kādam augam tiek lietots. Jo bors var būt arī pārlieku toksisks augam. Tātad ņemam vērā to, ka, ja mums ir uz boru jūtīgie augi, tad šī deva ir vai nu ļoti, ļoti jāsamazina, vai nu tad izvēlamies kādu citu preparātu. Un molibdēns. Kāpēc molibdēns? Molibdēnu mēs uzskatām par bora nesēju. Molibdēns būs tas, kurš lēnīgo flegmātisko boru iznēsās mums pa visu augu. Tātad mums viņš viņu pumpēs. Pumpēs uz augšu, lai bors nonāk tur, kur viņam ir jānonāk. Un ir arī nedaudz slāpeklis, kas arī dod šo skaisto zaļo efektu un ilgāk notur augus zaļus. Par filgrīnu runājot, šis ir produkts, kuru lietojam līdz ziedēšanas sākumam. Tātad, ja mums pumpurs vēl ir ciet, droši varam smidzināt. Tas būs gan kā palīgs pirms salnām, gan arī noturēs mums šos ziedus daudz pateicīgākus apputeksnēšanai, daudz veselīgākiem putekšņiem un ar mazāku iespējamību abortēties ziediem. Ar abortēties tu domā par to, ka nobirst ziedi, ja? Viņa neapputeksnējas un nobirst. Jā, tie ir tie ziediņi, kas mums vienkārši nobirst, kur nav galā mums auglis vai vēlamais pākstenis, kā šajā gadījumā, kur mums ir rapsis. Tātad, ja mēs dodam boru caur lapām, mums tas bors ir ļoti lēns un viņš uz augšu negrib tikt, un tad molibdēns būs tas, kurš šo te boru nesīs uz augšu. Viņš palīdzēs daudz naskāk nonākt boram tur, kur viņam būtu jābūt. Tur bija jautājums par to, kuri tad ir tie bora jūtīgākās kultūras, tad taisni raps, kruziešus mēs redzējām, tad visi kāpostveidīgie un rapsis ir man uzreiz tā asociācija. Jā, tie, kas ir prasīgākie, tas ir viennozīmīgi, tie ir tauriņzieži, tās ir arī zirņi, pupas. Zirņi un pupas pirms karstuma periodu ar filgrīnu rāda vienkārši fantastiskus rezultātus. Tas uzlabo arī tauriņziežiem to pašu spēju piesaistīt slāpekli no augsnes, pateicoties gumiņu baktērijām. Visi krustzieži ir prasīgi, arī daļai kartupeļi ir prasīgi. Ja mēs runājam par jūtīgajiem un kuriem nevajadzētu likt, tad tie ir graudaugi. Kviešiem bors lielā daudzumā var būt toksisks. Jā, mazliet viņu vajag un ir ieteicams, bet lielos apjomos noteikti nē. Jo viņš var no efekta sanākt par defektu. Gribējās, kā labāk sanāca kā vienmēr. Šeit bildē mums ir ļoti foršs salīdzinājums, kas ir no manas saimniecības, jo man pašai saimniecība Jēkabpils pusē. Ja nemaldos, tas jau ir 2 vai 3 gadi, jau 3 gadi atpakaļ, kad tika smidzināts rapsis, tīri salīdzinājumam. Šeit ir salīdzinājums par ķīmiskajiem produktiem, bet lai var vizuāli paskaidrot, kā filgrīns strādā, tātad tika nosmidzināts augšanas regulators un naktī uznāca salna. Un tā salna bija neprognozēta, viņa vispār nerādījās. Un vienā pusē uzlikām parasto boru, un otrā pusē uzlikām jūras zāles ar boru un molibdēnu. Un tad šis ir tas efekts. Kad nākošajā dienā aizbraucot uz lauku, tur, kur bija filgrīns ar boru un molibdēnu, lauks bija skaists, zaļš, veselīgs, un tur, kur bija otra puse, tur bija diezgan dzeltens un bēdīgs skats. Tātad arī tas skaistais skats mums ir no jūras zāles lietošanas. Es vēl vienu jautājumu, vai augļkokiem varētu būt ietekme uz nākamo gadu, ja smidzina vasarā, kad veidojas nākamā gada ziedpumpuri? Iespējama ietekme ir jā, bet tad būtu jāveic pētījumi, bet katrā ziņā, ja mēs runājam par apputeksnēšanos, tad tas ir būtu pirms šo te ziedu vēršanās vaļā. Tad mēs varam ietekmēt tiešā veidā. Jā, jo tomēr tie līdzekļi, kas tiek lietoti smidzināmā veidā, viņa tā ietekme ir, varētu teikt, ātrāka un uz īsāku laiku. Tas ir vairāk teikt uz to brīža situāciju. Nevis ar milzīgu pēcietekmi, kas notiks augam pēc gada. Ja? Tas nav runa par ziedpumpuru ieriešanos, bet tas ir par apputeksnēšanos. Par aizmešanos.
Par Jā. to, lai mums būtu gala rezultāts. Jā, bet ziedpumpuri aizmetās par ziedputekšņi aizmetās šie te iepriekšējā gadā, jā, ja mēs runājam par augļkopības segmentu. Nu jā, es domāju tā, lai ir, kad viņam ir veselīgāks tas puteksnis un viss, bet Bet vislabāk viņus parādīt smidzinām. pētījumi. Jā. Ja ir konkrēts pētījums par konkrētu tēmu. Augļkopībā viss mums ir ir noteikti ļoti daudz no hipotētiski. polijas, ar to es arī padalīšos. Labi. Un tad par devām, tās devas arī ir 2 līdz 3 litri, augļu kokiem tātad ir lielākas 3 līdz 5 litri, un pirms dziedāšanas stadijas, kā mēs minējām, var dalīt arī, ja mēs zinām to, kad ir ilgāks periods, un tas augstums saglabājas, vai ir augstuma periods, atkal paliek siltāks un sola otro kaut kādu augstuma periodu, tad var nedaudz sadalīt, var likt 1,5 litru un pēc 2 nedēļām, 10 dienām likt otru 1,5 litru. Tātad nedot visu uzreiz, bet sadalīt porcijās. Šīs viennozīmīgi palīdzēs pret salnām, pret karstumu, un man pašai ir ļoti laba pieredze tieši pret aurindziežiem un rapšiem. Par augļu kokiem, ogulājiem šo informāciju mēs noteikti varam ievākt un arī sagatavot, ko nosūtīt vēlāk. Tad, no manas puses tas ir viss. Vēl viens jautājums, vai Pelgrīna der arī tomātiem? Der. Es pati filgrīnu smidzinu savus tomātus un gurķus, un filgrīns ir tas, kas, godīgi sakot, man mājās ir siltumnīcā parasti par rokai. Nu, Paldies. paldies. Paldies tev, Lāsma, un lai veiksmīga diena. Zinu, ka tu dodies uz Igauniju, lai jums veicīgs brauciens, un pagaidām saku uz redzēšanos, gaidīšu no tevis informāciju, ko tu jau pastolīji, un tad, kad līdz ko atnāks Mārītes vēstule, tad arī nodošu tev to. Un mēs savukārt turpinam mēs ar tēmu, kas attiecās par tādu kā kopsavilkumu un tām lietām, ko stāstīju gan es, gan Lāsma. Ja? Tātad mēs šī te sadaļā apskatījām 6 dažādus preparātus, kelpaku, kas ir gan augu stādu, gan gumu, gan sēklu apstrādē pirms stādīšanas, pirms sēšanas, un veģetācijas sākuma apstrāde ar 2 līdz 3 litriem uz hektāru, 1-2 reizes ar 2 līdz 3 nedēļu intervālu, un tur mums tie apstrādājumie kultūra augi ir praktiski visi, gan graudi, grapsis, kukurūza, kartupeļi, dārzeņi, ogu kultūras, dekoratīvās kultūras, ļoti plaši tiek izmantots. Tad mēs apskatījām Garden Bio, kur proporcija NPK ir 3, 2, 4. Atcerieties, tur bija arī aminoskābes, arī humīnskābes pievienotas klāt. Ja? To mēs varam lietot visā veģetācijas periodā, jo īpaši tad, kad ieriesusies jau mums ir raža, tad ir preparāts, kas mums satur kalciju, Gleiflow. Ja, kalcijs ir 560 grami litrā kalcija oksīds, arī visām kultūrām, kam nozīmīgs ir kalcijs, un kultūras, ko jūs audzējat, ir jāpazīst, un viņu nepieciešamības arī, un noteikti sākot ar ziedēšanu, un pievienot var gan laisnāmajam ūdenim, gan arī var smidzināt uz auga veģetatīvajām daļām. Veg Energy mums saka, ka katru brīdi būs reģistrā arī šī izvērtēšana, preparāts atbilst tam, lai varētu lietot to bioloģiski certificētās saimniecībās, saturs slāpekli un aminoskābes, ja? Tad arī vairāk veģetācijas sākumā un pirms dažādām, varētu teikt, tādiem, kā jau teicu, ugunsdzēšamais aprāts, tad, kad mums ir noticis kāds ČP, ja, un augs nejūtas gana labi, tad mēs varam izmantot šo te preparātu. Ultrafelro, tātad visur tur, kur mēs novērojam dzels deficītu, mums iekrāsojās gaišā krāsā jaunākās auga daļas, kur mēs ļoti bieži laistam, tur varētu parādīties šīs deficīts,
ja, un tātad ultrapero konkrēti šis preparāts būs pievienot laistāmajam ūdenim. Un tad pēdējais preparāts Pilokvīn, bors molibdens ar jūras zālēm, ko stāstīja mums Lāsma. Tātad mēs lietojam profilaktiski pirms dažādām stresa pazīmēm, un jo īpaši gribu uzsvērt tur, kad mums sākās ziedēšana, ja? Un ir svarīgi, lai mums šie ziediņi nenopirst. Labajā pusē pēdējā kolonnā mēs redzam arī provizoriskas cenas par litru. Tas jums ļauj tā aptuveni vismaz spriest par to cenu līmeni, kāds tam preparātam tirgu ir. Tas pirmai daļai arī viss. Ļoti apzināti mēs centāmies ātrāk. Uztaisīsim tagad 10 minūtes pārtraukumu un 11. Ko lūdzu? Jā. Es Datavā gribēju pajautāt, varbūt ir vairāk jautājumu ienāk arī par mazdārziņu segmentu. Varbūt pēc šī webināra ir iespējams, ka mēs atsūtam tādu sārakstu, kuru no šiem produktiem var arī izmantot mazdārziņu īpašnieki. Jā, tas ir ļoti būtisks jautājums, jo tas saistīts ar iepakojumu arī. Ja? Mēs varam uztaisīt tādu nelielu sarakstiņu, kas attiecās par piemājas dārziem, un vēl es piedāvāju varbūt, kad mēs varam pievienot arī saiti uz tomātu webināru, kas bija piemājas dārziem. Tur ļoti daudz šie līdzekļi parādās, un parādās, ka viņi ir mazajos vasējumos kā risinājumi, jo tas jau nav runa tikai par tomātiem. Jā, paldies. Protams. Jā, tad mēs taisam, cik es teicu, 10 minūtītes pauzi. 10 minūtītes, jā. 11 un 15 minūtēs atgriežamies. Uztaisam maziņu pauzīti.